Kādēļ cilvēki mācās matemātiku? Ir trīs labi iemesli. Tā veicina iedzīvotāju sasniegums tehniskajās jomās. Tā nepieciešama ikdienas dzīvē. Mūsdienās bez matemātiskajām prasmēm ir grūti iekļauties modernā un pat netik modernā sabiedrībā. Un treškārt, cilvēkam ir vajadzīga loģiskā domāšana. Ir ļoti svarīgi izkopt spēju izdarīt loģiskus spriedumus, un matemātika to lieliski attīsta. Tā jābūt. Lūk, šie ir iemesli, kuru dēļ matemātika ir svarīga visiem pasaules iedzīvotājiem. Jautājums ir šāds. Kas ir matemātika? Ko īsti darām, kad sakām, ka lietojam matemātiskās prasmes? Manuprāt, matemātikā ir 4 elementi. Tas ir process, kas sastāv no 4 posmiem. Pirmais no tiem ir jautājuma izvirzīšana. Ja pārāk ilgi runāšu slēgtā telpā, pēc cik ilgu laiku nosmakšu? Tas varētu būt matemātikas uzdevuma jautājums. Tagad pārveidošu to vispārīgā formā. Kādēļ? Jo vēlos to atrisināt, izmantojot daudzu gadsimtu gaitā izzinātos matemātikas principus. Tas ir otrais solis, to sauc par abstrahēšanu. Trešais solis ir atbildes iegūšana. Aprēķinām rezultātu, izmantojot brīnišķīgo mums zināmo sistēmu. Un ceturtais solis ir atgriešanās. Kad esam ieguvuši rezultātu abstraktā matemātiskā formā, tas jāpārveido par atbildi uz izvirzīto jautājumu. Šī brīža izglītības sistēma gandrīz visu laiku māca tikai trešo soli, liekot skolēniem rēķināt. Taču patiesībā gandrīz visās situācijās to var izdarīt ar datoru palīdzību. Cilvēku ziņā biežāk atstājot 1., 2. un 4. soli. Mums vairāk vajadzētu izvirzīt jautājumus, abstrahēt, interpretēt un analizēt iegūtos rezultātus. Būtībā vēlos pateikt, ka matemātika ir kas vairāk par rēķināšanu. Ja jauksim šos abus jēdzienus, mācīsim nepareizo priekšmetu, un tieši tas ir problēmas cēlonis. Šobrīd tos jauc visai lielā mērā. Demonstrēšu piemēru. Lūk, vienādojumu sistēma, kāda daudziem skolēniem jārisina. Bet padarīšu to mazliet sarežģītāku. Pārveidošu par realitātei biežāk sastopamu, piemēram, šādu. Es izmainīšu tikai vienu elementu. Risināšanas principi nemainās, taču vienādojums ir daudz sarežģītāks, un daudzi, kas mācījušies matemātiku pat 10 gadus, nespētu to atrisināt. Taču ar datoru palīdzību to var izdarīt dažās sekundēs. Patiesībā varu pat palūgt, lai to atrisina mans telefons. Atrisināt x trešajā plus 2 ir 2y un y mīnus x ir 5. Lūk, atrisinājums. Tas attēlots grafiski, bet var iegūt arī skaitlisku rezultātu. Šo uzdevumu var mutiski ievadīt telefonā un iegūt atbildi 20 sekundžu laikā. Taču skolēni, kuri daudzus gadus mācījušies rēķināt, nespētu to atrisināt. Manuprāt, tas ir pārsteidzoši un parāda, kā mācām matemātiku nepareizi. Varam arī pārskatīt izglītības plānu. Kāpēc 10-gadīgajiem nemāca matemātisku analīzi? Tāpēc, ka aprēķini ir sarežģīti, taču izprast principus nav nemaz tik grūti. Reiz jautāju savam 4-gadīgajam bērnam, kas notiks, ja palielināšu figūras malu skaitu, līdz tās sasniegs bezgalīgi mazu izmēru. Tā kļūs par apli. Tas ir ļoti vienkāršs uzdevums. Nav iemesla nemācīt matemātisko analīzi, ja vien nošķir aprēķinus no principiem. Mūsdienās matemātikas uzdevums ir risināt problēmas. Kāda ir ideāla parole kontam, lai draugi to neuzlaustu? Vai apdrošināt datoru? Kā ieprogrammēt spēles komandas? Vai redzams viltojums? Kāda ir skaista forma? Šie ir īsti jautājumi, uz kuriem nevarat atbildēt, tāpēc veicat aprēķinus ar datoru palīdzību. Labās ziņas tiem, kuri interesējas par matemātiku kā es, ir tādas, ka to māca gandrīz visā pasaulē, zinu, kā arī Latvijā.
Sliktās ziņas ir tādas, ka tālāk par pamatiem 80% gadījumu to māca nepareizi. Un šī problēma jārisina, lai padarītu to par mācību priekšmetu, kurā māca loģiski domāt. Nav nozīmes, cik labi ir mūsu skolotāji. Ja mācīsim nepareizi, neatrisināsim šo problēmu. Vienīgais veids, kā atrisināt problēmu ar matemātiku, ir sākt mācīt to pareizi. Un tas nozīmē, ka jāmāc izmantojot datoru. Šī priekšmeta mācīšanas pamatā jābūt darbam ar datoru. To ir viegli pārprast. Daudziem šķiet, ka datoru lietošana skolā var pārņemt mācību procesu vadību. Tas var aizstāt skolotāju. Datoriem ir daudz mūsdienīgu funkciju, taču šobrīd runāju par izmaiņām, kas vajadzīgas svarīgā mācību priekšmetā. Tā kā reālā pasaule datoru dēļ ir krasi mainījusies, attiecīgi jāmaina arī matemātikas mācīšanas process. Domāju, ka mācības jāsasaista ar datoru lietošanu, nevis tikai jāmācās ar datoru palīdzību. Galvenais, ko vēlos pateikt saistībā ar šo un arī citiem mācību priekšmetiem, ir tas, ka mums jāsaprot, kā rīkoties, parādoties jaunām tehnoloģijām. Vai cilvēkiem jāmācās tēlot ierīces un darboties kā labiem datoriem, vai arī izmantot ierīces, lai darītu ko vairāk? Manuprāt, ierīces jāizmanto, lai darītu ko vairāk, nevis jāmēģina ar tām sacensties. Igaunija bija pirmā valsts, kurā ievies šo mūsdienīgo pieeju. Mans jautājums ir šāds. Kas notiek Latvijā un kā varam rīkoties tālāk? Man ir 5 ierosinājumi. Sākt pareizi mācīt matemātiku, veikt aprēķinus ar datoru palīdzību, saistīt ar kodēšanu, veidot matemātikas uzdevumus, kas aizrautu skolēnus un būtu saprotami skolotājiem, kā arī saistīt matemātiku ar pārējiem mācību priekšmetiem. Matemātiku var izmantot arī mākslā, latviešu valodā un vēsturē, ne tikai eksaktajos mācību priekšmetos.